Iedomājieties miljoniem mazi tādi tā kā zobratiņi, kas griežās, un katram tam zobratiņam nosaukums ir noticējums. Tā ir tāda pārliecība, kurai mēs esam piešķīruši vērtību. Mums ir labie noticējumi un sliktie noticējumi. Piemēram, tas labais ir, ja kamīns ir karsts, ka nedrīkst piedurt pirkstu, sadedzināšu roku. Ja, tas ir tas, kas izglābj situācijas. Bet mēs dažreiz no bērnības, ir tīpaši bērnībā, mums ir sataisīti tādi tie noticējumi, kas mums tagad liek kāju priekšā attīstībai. Mums bloķē, mēs nevaram tikt uz priekšu dēļ tiem noticējumiem. Un mums ir pilns, jā, ar šādiem te sapuvušiem tiem zobratiņiem, kas nedarbojas. Pilna mūsu būtība, un viņi traucē šie te noticējumi. Un tas ir tas arī, ko mēs darīsim šīs te webināros. Mēs runāsim par to procesu, kādā veidā šos noticējumus iztīrīt no savas galvas. Kā mēs viņus varam dabūt ārā, kādā veidā mēs varam viņus noņemt nos, lai viņi vairs mums neliek kāju priekšā dzīvē, šie te iekšējie noticējumi. Tas noticējums to vienu un to pašu lietu padara vai nu par sāpīgu, vai arī par kaut ko pozitīvu dzīvē. Viss darbojas ar šiem te noticējumiem, ko mēs sasaistam. Kādu pārliecību kopā ar to notikumu. Pats par sevi notikums svēra nomešana, viņš nav ne pozitīvs, ne negatīvs. Viņš eksistē, bet vienam ir tāds noticējums, otram ir tāds. Tāda pārliecība, otram ir tāda. Uz priekšu. Tā kā cilvēku rada vai pārtais tikai pats cilvēks. Mēs līdz kaut kādiem gadiem 7 mums nebija cita iespēja. Kaut kādā dzīves posmā mums ir jāpieņem lēmums, ka vai nu es turpināšu dzīvot ar to, kas man bija, pareizāk sakot, nebija, vai nu es pieņemu lēmumu un es ar savām domām mainīšu savu dzīvi, ar savām domām. Jo viss sākas domās. Kas ir tavās domās, to tu redzēsi pēc nedēļas vai pēc mēneša savā dzīvē. Tas realizējas, tas, kādi apstākļi tev konkrētajā brīdī paskaties apkārt. Tās ir tavas domas, tie ir tavi apstākļi, tās ir tavas domas. Tas, kā tu domā, rīkojies un jūties, tas veido tavu personību. Un cilvēks ļoti bieži nevar ietekmēt savus apstākļus nekā savādāk kā vien izvēloties savas domas. Manai tai pieejai, ko es esmu sapratusi, ka pamatā ir teorija, ka mūsu dzīve veido mūsu iekšējā balss. Šī iekšējā balss, viņa mums ir radusies vecāki. Tas bija viņu uzdevums mums šo te iekšējo balsi veidot. Un kā viņiem izdevies, tā ir izdevies, un mēs tagad turpinam dzīvot ar šo iekšējo balsi. Ja tu gribi mainīt dzīvi, tad tev ir jāmaina šī iekšējā balss, šī iekšējā saruna, kas notiek tevī, par ko tu domā, kādā veidā tu domā, kā tu reaģē. Un tā ir lieta, kas ir jāpraktizē. Tas ir tā kā muskulis. Ja viņš ir atstāts novārtā, tas muskulis, tad viņš ir jāsāk vingrināt, lai viņš varētu būt spēcīgāks un lai viņš nestu kaut kādas izmaiņas. Tas ir tas, ko es mācu par žurnālu rakstīšanu. Kas tas ir žurnāls? Tas nav žurnāls, ko mēs pērkam veikalā. Tas ir personīgi rakstītais žurnāls, personīgi laiks pavadīts ar sevi meditatīvi. Tas ir vislabākais veids, kā šo iekšējo balsi mainīt. Un tas, kā mēs rakstam žurnālu, tas nav kas dienasgrāmatas rakstīšana. Dienasgrāmatas rakstīšana tas ir, ka tu jau kaut vai minūti atpakaļ, kas notika, tas ir pagātne. Bet žurnāls, tas ir tāds darbs ar sevi, ka mēs savienojamies ar savu būtību. Es mācīšu kaut kādas padomus, kā to izdarīt labāk, tāpēc ir jāzina, ko darīt, bet nekā cita nav. Tā kā šī iekšējā balss, viņa ir mūsu dzīves mugurkauls. Un šeit ir tās nodarbības, kādas mēs darīsim. Es mācīšu no tie ir tur tā bildīte, kur jūs redzat. Tas ir no nākamās nodarbības. Es mācīšu, kā mēs funkcionējam. Tad 4. reizē runāsim par krāsu izmantošanu, jo tāpēc, ka mēs domājam vārdos un mēs domājam attēlos, bet dažreiz mēs nevaram pateikt ne to vārdu es varu nosaukt, kā es jūtos, ne arī es varu attēlu atrast savā prātā bildi tam, kā es jūtos vai ko es domāju. Un tas ir tas moments, kad ienāk šī te krāsa. Es parādīšu kādā veidā, kā mēs kaut ko taisam, kamēr no tā mums iznāk ārā kaut kāda emocija vai kaut kāda savienojuma sajūta, ka es esmu ar kaut ko savienojusies, kaut kādu ideju atradusi vai kaut kādu, kad es sāku spēt noformulēt to, ko es domāju. Jo tas ir viena ļoti būtiska lieta dzīvē, spēt noformulēt vispār jebko. Sev nodefinēt un noformulēt.
jo mēs esam pieņēmuši citu cilvēku definīcijas. Ļoti bieži arī mēs neesam uzauguši tādā vidē, kas ļauj justies vai just. Piemēram, man iedeva lapu, un uz tās lapas viss bija pilns, uzrakstīts ar emocijām. Es nezinu, cik tur tās emocijas, sajūtas un emocijas. Un, ja kaut kas notiek, jā, tad tev tagad jāpaņem tā lapa, un tev ir jānosauc, kā tu jūties. Un tad es skatījos, un es domāju, es varu pateikt, ka es esmu priecīga, vai bēdīga, vai sāpināta, vai labi jūtos, un pārējās es lasu cauri. Un es vienkārši sapratu, ka es jau nevaru sev nodefinēt. Mums ir jāmācās nodefinēt, kā mēs jūtamies pašām. Un ja mēs pašas sev spējam nodefinēt, kā mēs jūtamies, vai noformulēt to situāciju, kas notiek manī konkrētajā brīdī, ja tu vari pateikt skaidri, sakarīgi pati sev, kas notiek tavā dzīvē, tad principā tev pazūd tā frustrācijas sajūta, tev pazūd dusmas, tu neuzsprāgsti. Jo tāpēc, ka tu esi mierīgi, jo tikko mēs varam kaut ko nosaukt vārdos, tā pazūd tas tvaiks, tā kā teikanā, ja, kad ir šis te tvaiks savārījies, ja, kad sāk tur pūst, ja, kad pazūd šis te tvaika moments. Un tad mēs varam mierīgi izstāstīt otram cilvēkam, kā mēs jūtamies, jo mums nav šis te spiediens vairāk. Jo, ja mēs varam pateikt, kā mēs jūtamies, tad mēs arī varam saprast, ko darīt, lai mēs tā vairs nejustos, lai mēs kaut ko mainītu. Un tas ir, šī te krāsu izmantošana ir tā, kas palīdz saprast, kā tu jūties, kā es jūtos. Un tas ir tas, ko mēs 4. reizē mācīsimies. Un 5. reizē mēs runājam par vīzijas dēli un cik svarīgi ir zināt, ko tu gribi. Šī te iekšējā balss ir kā mugurkauls, kas sastāv no noticējumiem, jeb angliski beliefs, ko mēs sev visu laiku sakam, un šī balss plūst nemitīgi. Un šo balsi var un vajag mainīt. Ja jūs gribat kaut ko savā dzīvē piedzīvot savādāku, te ir tas mugurkauls fiziskā pasaulē, viņš sastāv no tādiem gabaliņiem, mūsu pašapziņa, kā tu jūties, cik augstu sevi vērtē, viņi sastāv tieši tādā pašā veidā neredzamajā pasaulē no šādiem te gabaliņiem, no disks tur ir un šis te cietais kauls, un tas ir viss, kas veido tavu pašapziņu. Un šī te pašapziņa savukārt nosaka to, kā mēs ko sasniedzam. Mūsu situācija dzīvē, un vai esam mēs laimīgas vai nelaimīgas, ir tieši rezultāts mūsu pašu lēmumiem un izvēlēm. Un kā mēs šos lēmumus un izvēles veicām, balstoties to informāciju, kas mums bija. Ja es jums toņās parādīšu grafiski, bet pirms tam šis te teksts, ko mēs tagad izlasām. Piemēram, ja tu gribi braukt zaļumos, bet laukā sola, ka būs vētra un lietus un negaiss, tad tu pieņem lēmumu balstoties uz to informāciju, kas tev ir. Šis lēmums visticamāk ir palikšu mājās. Piemērs, ka mums nu pat īrijā solīja šausmīgi lielu vētru. Šausmīgi vētru. Un bērniem bija 2 dienas jāpaliek mājās, un tā bija viskaistākā diena rudenī īstenībā šeit Navanā. Un saulaina un brīnišķīgi bija, ja? Bet tā kā šis lēmums tika pieņemts balstoties uz to informāciju, kas bija, ka bērniem visiem jāpaliek mājās, tāpēc, ka būs vētra, bet viņi nebija šeit, vispār šajā pusē nebija. Un tā ir mūsu dzīvē, ja? Kad mums iedod informāciju, un mēs attiecīgi rīkojamies, pieņemam lēmumu attiecībā no tās informācijas. Un tā kā šis lēmums es neiešu ārā, tātad tu pieņēmi, mēs pieņēmām, mums bija jāpieņem kaut kāda informācija mums iedeva. Un tas ir tā sistēma, kādā veidā mēs vispār darbojamies, kā mēs funkcionējam. Un tagad padomā tā situācija, kurā tu esi šodien, jebkura situācija, vai tu esi laimīga, vai tu esi nelaimīga. Tad saprot, ka tā situācija, ja šie lēmumi, tas tā visa, var teikt, darbība, ideja vai virzība vai bezdarbība. Neko nevar, man nekas nav, nekas nesanāk. Ja? Otrs cilvēks tanī pašā situācijā, viņam viss sanāk, viņam viss notiek. Ja? Tā kā tas laimīgi vai nelaimīgi, viņa ir balstīta uz informāciju. Kas tev kāda informācija ir tevis? Un savukārt tā informācija nāk no informācijas avota. Mēģini saprast punktiem atpakaļ, no kurienes tā informācija nāca, no kura avota, un vienkārši tu saproti to virknīti, kas tev noved līdz šejienei.
Un tas ir tas, ko es šodien sapratu. Kaķi neanalizē. Man kaķis šodien izskrēja ārā, slapas kājas palika un pa virtuvi pa tām flīzēm skrēja. Tad viņi nokrita, piecēlās un skrēja atkal tālāk. Un atkal nokrita un atkal drāzās uz priekšu. Un viņa galvā neienāca doma apstāties un panalizēt, kāpēc es tagad nokritu, kāpēc es paslīdēju. Varbūt man ir slapas kājas un man jāiet lēnām. Ja? Kaķis neanalizē. Viņai neienāk prātā doma, varbūt iet lēnāk tagad. Viņa krīt, atkal kas pa gaisu, atkal skrien, atkal krīt un žēl skatīties. Viņi turpina to pašu, bet mēs neesam kaķi, mēs varam analizēt. Mēs varam saprast, pagaidi, kur tāds rezultāts, es tagad nokritu. Ok, labi, ko es darīju? Tu analizē. Tātad tas bija rezultāts tam, kā, un tā kā ir tas, tad es daru to vai mainu to. Ja? Tas ir, kā mēs funkcionējam, kā mēs varam dabūt citus rezultātus. Informācijas avotus mēs tagad apskatīsim, kādi ir informācijas avoti. No vecākiem mēs mācījāmies, ja? Tie dzīves rezultāti, kādi mums ir šodien. Mēs viņus guvām no brāļiem, māsu, no skolas, no filmām, no dziesmām, no masu mēdījiem, no reliģijas, kultūras, pieredzes. Ja? Šie te ir informācijas avoti, no kā mums nāk mūsu dzīves rezultāts. Mēs esam šo informāciju no šiem avotiem padarījuši par savējām. Ja? Mēs esam savos noticējumos iekšā, tajā noticējuma mugurkaulā, atcerieties, ja, ielikuši iekšā kaut ko. Tātad, ja mēs gribam mainīt to savu dzīves situāciju, ja mēs tagad saprotam, ka tas, kur es esmu, man nav devis tos rezultātus, kādus no savas dzīves sagaidīt, tad mums ir jāsāk domāt, kur ņemt citu informāciju, kā mainīt tos noticējumus, ko tu no viņiem esi saņēmis, to informāciju. Ja? Tas ir arī, ko žurnāla laikā mēs darām, ka tu uzraksti to, ko tev kāds ir teicis, un tad tu padomā, uzdod sev jautājumu. Kā tev liekas, vai tā ir patiesība vai nav? Pret to visu. Teiksim, ja es teiktu to savam bērnam, vai es viņam to teiktu vai neteiktu? Vai tas viņam palīdzētu pozitīvi kaut ko izdarīt vai sasniegt vai nepalīdzētu? Ja tev liekas, ka tā nav patiesība, ko tev teica, tad to arī var droši paņemt un izsvītrot to ārā, jo tā nav patiesība, un viņa arī nav patiesība tavā dzīvē. Tā ir patiesība mūsu dzīvē tikai tad, kad mēs to izveidojam par noticējumu. Jo mēs tam ticam, mēs ar visu spēku ticam tam. Kā no skolas arī, ko mēs saņēmām filmas, tu pati veido šo informāciju, izvēloties avotus, mainoties informācijas avotus, vai, piemēram, reliģija, ka nevis reliģija, nevis iedarīt rituālus, uzlikt baznīcā svecīti un tagad gaidīt, ka kaut kas maģiskas lietas nokritīs un izmainīs to otru cilvēku, un tad kolēģi izmainīs, Dievs maini manu vīru, Dievs maini manus bērnus, ja? Sorry, tev ir jāmaina sevi, un tad tā pasaule mainīsies. Ja, tā kā nevis reliģija, es domāju, attiecības ar Dievu. Tad par kultūru arī saprast, kas ir vispār kultūra, kas veido kultūru. Tad var sev uzdot jautājumu, vai viņi ir manai dzīvei tādi, kas dod plusus vai mīnus. Dzīvojot citā kultūrā, spiež izvērtēt to kultūras mantojumu. Tās te ir visas lietas, tos informācija un informācijas avotus ir, ko mēs paši izvēlamies, kas ir mūsu spēkos.